Labdien! Šodien atkal esam mūsu projektu Darīsim kopā studijā ar mērķi apspriest grozījumus ministru kabineta noteikumos, par kuriem tagad jau daudz runā. Atgādināšu, ka šobrīd normatīvajos aktos ir pieņemti tādi labojumi, kuri uzliek par pienākumiem aprīkot visus karstā ūdens skaitītājus ar attālinātās nolasīšanas sistēmām. Un šodien aicināju Igoru Trubko, Rīgas apsaimniekotāju asociācijas vadītāju, izstāstīt mums, kā vispār notiks šis process, kas maksās par šo modernizāciju, un vai vispār ir iespējams realizēt šo mērķi. Tātad šeit ir divas daļas. Tātad līdz 12. oktobrim 2025. gadā dzīvokļa īpašnieki var uzstādīt skaitītājus tā, kā viņam bija pirms šim. Pienāca termiņš, viņi maina. Bet viņam jārēķinās ar to, ka ar 1. janvāri 2027. gadu viņam vajadzēs vienalga uzstādīt skaitītājus ar attālinātu nolasīšanu. Pēc 2025. gada 12. oktobra dzīvokļa īpašniekiem jāuzstāda skaitītājus ar elektronisku nolasīšanas sistēmu. Uzreiz gribu pateikt, ka kāds pat pa sevi dzīvokļa īpašnieks to nedrīkst uzstādīt, jo tā ir vienotā uzskaites sistēma māja, un tāpēc to var darīt tikai pamatojoties uz pārvaldnieka un dzīvokļa īpašnieku kopības lēmuma pamatā. Jo, ja mēs redzam skaitītāji, kapņu telpa būs jums šī speciālā nolasīšanas sistēma, un nevar būt, ka vienam dzīvokļa īpašniekam skaitītais no vienas firmas, otram no otras firmas. Tātad visam jābūt no vienas. Kas nodrošinās finansējumu? Likums pārēdz, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likums pārēdz, ka dzīvokļa īpašniekam pienākums šī pārvaldīšanas uzdevuma izpildēji nodrošināt finansējumu. Tātad par visu maksās dzīvokļa īpašnieki. Vienīgais viņi kopā ar pārvaldnieku var izvēlēties, kurš uzstādīs un par kādu cenu. Labi, un ministru kabineta noteikumos un arī ekonomikas ministrijas skaidrojumā ir teikts, ka šo te attālinātās nolasīšanas sistēmu uzstāda tikai gadījumos, ja tas ir ekonomiski pamatots ar aprēķiniem. Kas veiks šos aprēķinus un kā vispār var pierādīt, ka šādi skaitītāji būs ekonomiski pamatoti? Praktiski tos aprēķinus veikt no vienas puses vienkārši, no otras puses ir sarežģīti. Es domāju, ka no ekonomikas ministrijas vēl būs kaut kādi semināri vai vadlīnijas, kā to darīt. Bet, ja mēs pieņemsim tur, kur es strādāju Rīgas namu apsaimniekotais, tad mums kaut kur 10% mājas uzstādīt tādus skaitītājus, ko es varu pateikt. Ja ūdens starpībā, ņemot vērā tehniskus parametrus, mājas ievada skaitītājiem ir ūdens skaitītājā, precizitātes procents, un arī katra dzīvokļa īpašuma uzstādītam skaitītājiem ir precizitātes procenti. Pārsvarā viņi svārstās no 0 līdz 7%. Tātad, ka tāda ūdens starpība būs, bet viņa nebūs tik liela. Bet, ja mēs runājam par karstu ūdeni, tad šeit ir logika. Ja mēs uzliekam magnetu vai nenododam pareizi skaitītājus datus augstam ūdenim, tur nav tik liela summa. Bet karstam ūdenim pa katra kubikmetru uzsildīšanu 5, 7, 8 eiro. Pa 10 un 12 eiro. Jā, tātad tur ir diezgan liels, negodīgam cilvēkam efekts, bet pārējiem dzīvokļa īpašniekiem jāmaksā. Un ko mēs pamanījām, ka tajās mājas, kur ir uzstādīta tāda sistēma, vasara, kad nav apkures, ļoti labi redzēt, kādi ir ekonomiskais efekti. Mājas, kur ir uzstādīti tādi skaitītāji, ūdens uzsildīšana maksā no 2 līdz 3 eiro. Pārējiem mājām no
5 līdz 12 eiro. Tātad šeit var redzēt to ekonomisko efektu. Bet jebkura gadījumā tā ir nosacīts viedoklis un tomēr jābūt kādam skaidrojumam, kāda veida to aprēķināt. Labi, un kā tīri fiziski notiks skaitītāju nomaiņa? Teiksim, labi, pārvaldnieks tagad aprēķinās, ka jauni skaitītāji tomēr ir ekonomiski pamatoti mūsu mājā. Un kas pieņems lēmumu par šo skaitītāju nomaiņu? Pirmam kārtam tā ir katra dzīvokļa īpašuma atrodas. Otrkārt, tā diezgan, tomēr vajadzētu būt plašāk tiem ministru kabineta noteikumiem, tam lēmumam. Ko nozīmē vienu skaitītāju mēs uzstādām? Augsta ūdens skaitītāju, ko paliks bez elektroniskas nolasīšanas sistēmas. Es tev vienkārši mēģinu saprast, vai ir nepieciešams kopības lēmums, lai pārvaldnieks varētu nomainīt mūsu mājā visus skaitītājus. Pagaidām es neredzu, ka bez dzīvokļa īpašnieku kopības lēmuma ir iespēja šādu skaitītājus uzstādīt. Jo skatāmies, tā nav avārijas situācija. Jā, tā ir ministru kabineta noteikumi, obligātas pārvaldīšanas darbības. Tātad, ko vajag pārvaldniekam? Pirmam kārtam jāiekļaut to remonta darba plānu. Pārvaldniekam jāuzkrāj nepieciešami līdzekļi. Tātad, remonta darba plāna jābūt atsevišķai pozīcijai par šo sistēmu ieviešanu. Bet tur nav minēt augsta ūdens skaitītāji. Un saprotiet, ja augsta ūdens skaitītāji ar elektronisku nolasīšanas sistēmu nav paredzēti, tad pārvaldnieki nevar uzskatīt un uzstādīt. Un tad rezultātā būs tikai karsta ūdens skaitītāji ar elektronisku nolasīšanas sistēmu, jo jāpilda ministru kabineta noteikumus, augsta ūdens skaitītāji paliks tādi, kādi viņi ir. Kas ir neloģiski un kas ievērojami sadardzina to procesu. Jo ja uz abiem skaitītājiem vidē cena būs kaut kur 70 eiro, tad tikai uz vienu karsta ūdeni būs kaut kur pie visiem 100 eiro. Jo otrais paliks tāds, kāds ir. Tāpēc šeit es uzskatu, dzīvokļa īpašnieku kopībā varētu pieņemt lēmumu, ka jau visu skaitītājus nomainīt, un kas ir loģiski, un kas būs pamatoti. Un ja dzīvokļa īpašnieki nobalso pret? Tad paliks tā pa vecam. Tad paliks pa vecam. Un praktiskais jautājums no mūsu lasītāju. Cilvēks jautā, kas notiks, viņam tagad beigsies karstā ūdens skaitītāja verifikācijas termiņš, un, teiksim, cilvēkam kaut kur martā būtu jānomaina šis skaitītājs. Kā šim cilvēkam rīkoties? Es domāju, ka šeit jāvēršas pie pārvaldnieka, un pārvaldniekiem arī laikam no savas puses droši vien būtu izdevīgi līdz 12. oktobrim 2025. gada pagarināt to termiņu un nelikt dzīvokļa īpašniekiem šodien mainīt, kamēr nav dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu. Pār vai pret? Pār vai pret. Ja nav lēmumā, ka viņi nenobalso, tad lai maina tā kā gadas. Ja ir, tad jāpild dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu. Kāpēc pārvaldniekam ir svarīgi šīs lēmums? Ar to brīdi, kad dzīvokļa īpašnieki nobalso pret, tad par šo likuma normu, tātad normatīvā akta neievērošanu, atbild dzīvokļa īpašnieku kopība. Kamēr dzīvokļa īpašnieki nenobalsoja, par šo normu ieviešanu atbild pārvaldnieks. Vismaz šodien ir tāda judikatūra, ka dzīvokļa īpašnieka kopība balsojot pret, uzņemas atbildību uz sevi. Labi. Tad es mēģināšu atkārtot varbūt tās tēzes, un jūs lūdzu mani pielabojiet, ja es kļūdīšos. Tātad līdz 25. gada 12. oktobrim mums visiem ir tiesības uzstādīt tādus skaitītājus, kādus mēs paši vēlamies, arī bez attālinātās nolasīšanas. Pēc 12. oktobra, pēc normatīviem aktiem mums ir pienākums uzstādīt skaitītājus ar attālināto nolasīšanu, ja pārvaldnieka aprēķins pierāda, ka tas ir ekonomiski pamatots, dos kaut kādu ietaupījumu. Un tātad, bet mājās, kur pārvaldnieks iespējams
šādus aprēķinus neveiks un kopsapulce nesasauks, viss paliek tā, kā ir bijis līdz šim, vai ne? Vai arī paši dzīvokļu īpašnieki var iniciēt šī jautājuma izskatīšanu? Tā ir, bet gribu pateikt, bez dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma šo nevar realizēt, jo dzīvokļu īpašniekiem jāizvēlas konkrētu marku, konkrētu sistēmu, konkrētu firmu, kura veiks šo datu nolasīšanu. Un pēdējais jautājums, varbūt jums ir kaut kas zināms, varbūt vēl pati ekonomikas ministrija nezin, kā tur būs. Kāds ir kontroles mehānisms? Vai ir paredzēt kaut kādu sodi par to, ka cilvēki arī pēc 12. oktobra uzstāda skaitītājus bez attālinātās nolasīšanas? Administratīvu pārkāpumu likuma ir paredzēts sodīt pārvaldnieku par obligātas pārvaldīšanas darbības neveikšanu. Šajā situācijā, ja tā ir pienākums un uzskatāms par obligātu pārvaldīšanas darbību veikšanu, ja pārvaldnieks to neizdarīs, tad pašvaldības administratīvā komisija var pārvaldniekam uzlikt sodu. Labi, paldies par informāciju. Paldies!